Labdien, draugi! Parunāsim par populārāko Google Analytics radītāju, vai arī vienu no populārākajiem. Un šis radītājs ir bounce rate. Es gribu pieskarties jautājumam, kā Google aprēķina šo radītāju, vai aprēķināja šo radītāju Universal Analytica, kas ir 3. analytics, un kā viņš aprēķina tagad, kas ir 4. analytikā. Ir atšķirības, ir starpība. Tā nozīme vai tā interpretācija šiem radītājiem paliek tāda pati. Tātad bounce rate radītājs mums atbild par trafika kvalitāti, un skatoties vai analizēt šo radītāju, mēs varam analizēt mūsu mājaslapas trafika kvalitāti. Un tad 4. analītikā Google uzskaita bounce tajā brīdī, kad session is not engaged. Un šajā brīdī mēs saskaramies ar pilnīgi jauno rādītāju, kas nav bijis 3. analītikā, un šis rādītājs ir engaged session. Un tagad es paskaidrošu, ko nozīmē engaged session, vai kad sesija ir engaged. Un tur ir 3 momenti. Pirmais moments, ka sesijai vai vizitei ir, vai nevis sesijai, bet vizitei ir jābūt garākai par 10 sekundēm. Tad cilvēks ir atnācis uz lapu vai lietotājs ir atnācis uz lapu. Un tad, lai mēs varam uzskaitīt vai skaitīt, ka sesija is engaged, tam cilvēkam ir jābūt vismaz 10 vai 11 sekundes, vismaz 10 sekundes, vai ne? Tas ir viens. Otrs ir jāveic vismaz viena konversija. Un trešais ir jāapskatās vismaz 2 mājaslapas sadaļas. Tas ir vai nu. Tas ir 3 darbības. Es teiktu, ka diezgan viss ir vienkārši, viss ir saprotami, bet vienkārši tas ir jāzina. Vai ne? Piemēram, izskatīsim situāciju. Cilvēks ir ienācis jūsu mājaslapa un viņš pabijis tajā mājaslapā tikai 7 sekundes un pametīs jūsu mājaslapā. Šī sesija pēc jau definīcijas vairs not engaged. Tas ir bounce. Pieņemsim, citu scenāriju izskatīsim. Pieņemsim, ka cilvēks ir atnācis jūsu mājaslapā, ir pabijis šajā mājaslapā 7 sekundes, bet pa to laiku viņš ir paspējis veikt vienu konversiju, vai izdarīt vienu konversiju. Jūsu gadījumā tas varētu būt, pieņemsim, ja jums ir konversija kontaktu sadaļas apmeklējums, tad viņš tur 7 sekundžu laikā atnācis uz kontaktiem, visu sapratis, uzģenerējis konversiju un pametīs, vai ne, tad pēc 7 sekundes. Šī sesija būs engaged. Un tad, ja mēs zinām, ko nozīmē engaged session, tad mēs ļoti labi varam saprast, ko nozīmē bounce rate. Vai ne? Tad, ja jums bounce rate ir 48%, tad 48% gadījumu tas sesijas, 48% sesiju bija not engaged, kad cilvēks nav izdarījis tas 3 darbības, vai nu vienu, vai nu otru, vai nu trešo. Tas nav nekas ļoti sarežģīts, bet pat cik ir cita aprēķināšanas metodoloģija, ir svarīgi to saprast, ņemot vērā, ka šīs radītājs ir populārākais. Un mēs zinām, ka 3. analītika aprēķināšana bija savādāka, vai ne? Tad engaged session nebija pieejams, vai vispār tāds radītājs nav bijis, un Google Analytics vai Google uzskaitīja sesiju, ja cilvēks tur nekādas darbības nav veicis. Viņš varēja ienākt jūsu mājaslapā, tur sēdēt un vienkārši lasīt, un tad pamest jūsu lapu, un tas būtu bijis tik un tā bounce rate, vai ne? Tagad kaut kādās šādus momentus jau pie bounce Google neuzskaita. Tas nozīmē, ja jūs cenšaties vai mēģināt salīdzināt trafika kvalitāti tur 3. analītikā un pēc tam 4. analītikā, tad skaidrs, ka šie radītāji varētu atšķirties. Un tad jūs droši vien uzdosiet sev jautājumu, kāpēc tad atšķirās. Tas nav vienīgais iemesls, protams, bet šis ir viens no iemesliem, kāpēc radītāji var atšķirties un viens pret vienu viņu salīdzināt vairs nav korekti. Es ceru, ka man izdevas ieviest skaidrību par bounce rate un novalu, lai jūs veiksmīgi arī turpināt analizēt jūsu reklāmas kampaņas un izmantot 4. analītikas. Un tad, lai jums veicas, visu labu!